man ir 20 gadi, un nu pat kā esam ieradušies vietā, ko sauc par savām mājām jau 20 gadus – Daugmalē. Es ļoti mīlu dabu, tāpēc iekšējo enerģiju un harmoniju sāku smelties tieši šeit, Daugmalē pie Daugavas. No Daugavas esam atgriezušies manās otrajās mājās Rīgā, jo šeit es gan dzīvoju, gan mācos. Čau, mani sauc Raits un es esmu Ivitas brālis. Ja nedaudz par Ivitu, tad viņa ir ļoti čakla, strādīga meitene. Un ja atceroties kaut ko par bērniem, tad pirmais, kas man nāk galvā, ir tas, kad mammai bija savs uzņēmums, viņa ļoti reti bija mājās, bet Ivita bija tā, kaut viņa bija maza meitiņa, vienmēr bija tā, kas vienmēr visu sakārtoja, vienmēr visu izslaucīja, vienmēr spēlēja tādu kā mammas lomu, tikai mazās mammas lomas, vienmēr visu tīrīja, slaucīja un mazgāja. Īsumā tas par mani arī viss. Paldies jums par šo iespēju izpausties. Šīs divas filmēšanas dienas man sagādāja ļoti lielu prieku, kā arī iemācījos kaut ko nedaudz no video montāžas. Tagad dod jums iespēju ieskatīties kaut ko no filmēšanas aizkulisēm. Man ļoti patīk arī dažādas sporta aktivitātes, taču ne viss no tām man padodas.